Aleksandrs Sokolovs mums jau apsolīja ilgu, labvēlīgu periodu. Ir atlicis vien precizēt skaistās nākotnes detaļas. Vārds Aleksandram. Labrīt! Tiešām, kā es arī teicu agrāk, novembra vidū darbojas viens drusku tāds spilgtāks emocionāls faktors. 24. novembrī darbosies cits saspringtāks emocionāls faktors, bet pamatā taču paliek ļoti spēcīgi, labvēlīgi, aktīvo planētu aspekti, kuri ļauj mums arī strādāt, arī aktīvi atpūsties, vai pat vienkārši risināt jebkuras problēmas, kuras mums ir priekšā. Šonedēļ ceturtdiena ir viena no spilgtākām dienām, kad sevišķi jāuzmanās, un sevišķi, ja jums blakus ir sievietes, vai jūs pati esat sieviete ar sieviešu emocijām, nu tad ir skaidrs, ka būs lielāks uztraukums, nu, bet es ceru, ka mēs kaut kā iztiksim, viens otram palīdzēsim un viss būs kārtībā. Svētdiena, vēl viena diena, kad jāatcerās par to, ka mēs iekšā esam ļoti emocionāli cilvēki. Bet pārējās dienas sola mums, kā es jau minēju, arī iespēju kontaktēt lielajās kompānijās, arī runāt un veikt dažādus darījumus, tāpēc būtībā nedēļa ir ļoti veiksmīga. Vislabāko!